Sagaidot Latvijas svētkus, šajā reizē izzināsim Kuldīgas pilsētas mantojumu, atklājot Kuldīgas Svētās Katrīnas un Svētās Annas baznīcu stāstus. Kā arī dosim iespēju novērtēt un izzināt mūsu nacionālās dabas bagātības, viesojoties Gaujas Nacionālajā parkā. Kuldīga ir pilsēta, kur Baltijas barakas sastopas ar upi, kas nekad nesteidzas. Par UNESCO mantojuma daļu tā kļuva 2023. gadā. Pilsētas vēsture aptver Kuldīgas vēstures laika periodu, kopš Kuldīgas pils uzcelšanas senajā Kuršu Bandavas zemē līdz mūsdienām. Kuldīgas pils celtniecība tika uzsākta 1242. gadā, no kā arī parasti tiek skaitīts Kuldīgas kā pilsētas sākums, bet pilsētas tiesības pilsēta patiesībā saņēma tikai 14. gadsimta vidū. Līdz ar to šis būtu tas pilsētas sākums, bet, protams, tiek runāts arī par Kuldīgu pirms Kuldīgas, kas ir Veckuldīgas pilskalns, kas atrodas, cik sanāk 2–3 km attālumā no Kuldīgas. Tad, protams, pie pils veidojās šīs te apdzīvotā vieta, bet tā nav vienīgā, arī Kalnielā, arī pie Katrīnas baznīcas. Šīs ir tās vietas. Kuldīgas pili cēla Livonijas ordenis, vēlāk tā nonāca Kurzemes hercogistes rīcībā un kļuva par hercogu Ketlera dinastijas rezidenci, taču 18. gadsimta beigās pils tika nojaukta, bet uz tās akmeņu pamatiem tika uzbūvētas daudzas citas pilsētas ēkas. Tāpat arī akmeņi, kas šeit bija vēlākā laikā 19. gadsimtā, rokot šo te kanālu, kas izveidoja Mārtiņa salu un arī citu, bet šie akmeņi esot tikuši izmantot pēc tam Jelgavā, Rīgā un arī par šiem te pils akmeņiem, kad mēs viesojāmies Nurmuižā, tur mums stāstīja, ka esot pēdz arī līdz turienei. Šī pils atrašanās Kuldīgā tieši bija tā, kas šeit šo milzīgu attīstības vilni arī uzsāka hercogistes laikā. Līdz ar to arī šī pilsēta veidoja šo brīnišķīgo savu raksturu un vēlāk jau ne tik lielā rocība, kas ir bijusi pilsētas ziņā, ir tomēr ļāvusi saglabāt un neizmainīt attīstības vārdā pilsētas teritoriju. Kuldīgas pilsētas šarms visspilgtāk atklājas tās vēsturiskajā centrā. Vecpilsēta laika gaitā ir saglabājusies gandrīz nemainīga, un tieši šī autentiskā vide padara Kuldīgu unikālu nevien Latvijas, bet arī pasaules mērogā. Katra šī unikālā pasaules vieta sevī ietver vērtības, kuras tad simbolizē, kāpēc šī vieta ir unikāla pasaulē. Un Kuldīgas situācijā šīs vērtības, jeb profesionāli tie saucās kā atribūti, ir gan saglabātais ielu tīklojums, kurš 400 gadus ir saglabājies nemainīgs arī Kuldīgas vecpilsētā. Tas ir upju šķērsošanas vietas, pašas upju teces, tās ir ēkas, ēku vietas, ēku daļas, pilsētas plānojums, zaļās zonas, jeb parki, un arī rātslaukumi, jeb tie saucamie tirgus laukumi. Kuldīgas stāsts nebeidzas tikai ar ēkām un laukumiem. Pāris soļu tālāk debesīs slejas dievnami. Senākais no tiem ne tikai pilsētā, bet visā Kurzemē ir Svētās Katrīnas baznīca. Kas ir svarīgi atcerēties, kad mēs pieminam Kurzemes hercogistes ziedu laikus, hercoga Jēkaba laiku un tieši šīs baznīcas celtniecību. Lūk, pievērsiet uzmanību tādam it kā gotiskajam portālam, kas ir liecība, ka baznīcai, kamēr vēl nav bijis uzcelts tornis, šī bija galvenā ieeja, jo tie ir tādi triumfa vārti, kuri bija pavērsti uz sabiedrību, uz pilsētu un varēja pa viņiem nākt iekšā, tāpēc, ka viņi ir tik efektīgi. Un interesanti, 17. gadsimta 60. gadi Čehijā, Polijā, arī Vācijā un tieši tāpat arī Baltijā mākslā parādās interesanta lieta – gotisku formu citāti. Tie parādās kādreiz logos baznīcās, tie parādās torņu logos un tie parādās kādreiz šādās detaļās. Un dažkārt pat arī baznīcu vēl
Stelvēs griestos, kad gotikas laikmets ir pagājis jau krietnu laiku atpakaļ, pagājuši 150, 200, 300 gadi kopš gotikas laikmeta, un nevienam vairs gotika neasociējās ar katolicismu. Un luterāņu baznīcas telpā šo te gotisko citātu var ienest iekšā kā tādu greznumu. Un tieši līdzīgu portālu mēs varam ieraudzīt arī baznīcas ārpusē, dienvidu ieejā, kur virs ieejas ir vēl izstrādāts iekšā kaparā kalts Svētās Katrīnas medaļons, kurš šodien ļoti daudz tiek izmantots Kuldīgas ģerbonī un Kuldīgas, kā saka, dažādos suvenīros. Dievnamam interesantais ir tas, ka šeit bija pirmās hercoga kapens. Zem grīdas, mums bija kādreiz arheoloģiskais atsegums, zem grīdas ir kapenes. Visi sarkofāgi ir pārvest uz Jelgavas pili, šeit nav nekā, un altāra telpā, kur mēs pa kāpnītēm ejam augšā, zem grīdas ir klasiska gotiskā arka, un kāpnes iet uz leju, tātad tur apakšā ir bijusi kripta. Kara periodā šeit notika dievkalpojumi vēl līdz 1945. gadam, jo šeit tā bija vācu draudze, kura gan liela daļa aizbrauc 1939. gadā uz Vāciju, kur Hitlers aicināja, jums visiem ir jābrauc uz Vaterlandi, kur nekāda Vaterlanda jau nebija viņiem, te bija tā dzimtā vieta. Un pēc kara laikā šeit kara laikā notika dievkalpojumi vācu Wehrmachta karavīriem, te bija Kurzemes cietoksnis un mūsu leģionāriem. Un tie bija pēdējie dievkalpojumi, jo pēc 1939. gada palika pavisam neliela draudze, apmēram kā 11 cilvēku, vācieši. Kuldīgā toreiz minoritāte bija ļoti liela, 13%, Kuldīgas iedzīvotāji bija vācu tautība. Un tādēļ vāciešiem arī šī bija viņa baznīca un draudze, latviešu luteriskā draudze gāja un pulcējās Svētās Annas baznīcā. Mēs šai baznīcā iekšienē ieraugām 3 jomus, toskāniskas kolonnas, īstu renesanses celtni, kura ir brīnišķīgi piepildīta ar apmetuma dekoru, ar apmestām velvju, kā saka, krusta velvju ribām. Mēs ieraugām greznas konsoles, mēs ieraugām kolonnu bāzēm rotājumus, kurām virsū ir tādi kā briljanta rusti, vēl papildināti ar mazām eņģeļu galviņām, zēravu galviņām. Lūk, tādējādi šī katedrāle šobrīd, kad nav vairs Jelgava, kā saka, kā Trīsvienības baznīca apskatāma, jo to ir aiznesis postā karš, tad mums Kuldīgas Svētās Katrīnas baznīca liecina tomēr par Kurzemes hercogistē valdošajām lieliskajām ambīcijām celt reprezentatīvas celtnes. Kuldīgas Svētās Katrīnas draudzes baznīca ir piepildīta ar mākslu. Šodien varam tikai apbrīnot Sēfrencu dinastijas meistardarbus, kas darinājuši šeit esošos kokriezumus vairākās paaudzēs. Ja jāraksturoja šis brīnišķīgais altāris, vācu mākslas vēstures skola sauktu, šeit ir baroka pazīmes. Un mēs Latvijā mākslas vēsturē šeit piemeklētu un lietotu apzīmējumus manieristisks, jeb manierisma stilam atbilstošs, jo, ja baroks ir raksturīgs ar daudz augļiem, realistiskiem vītnēm, ar realistiskiem ziediem, tad šeit būtībā tas manieristiskais ornaments, ar kuru mēs ieraugām rotātus altāra konstrukcijas abas malas, ir piepildīts ar tādiem sacerētiem, sadomātiem, samākslotiem ornamentiem, kurās spirāles ir savītas bezgalīgos ieritinājumos. Un arī šai kancelē Sēfrenca darbnīca spēja sevī apvienot gan skaistuma ideālu, skaistos mazos zēravu galviņās ar spārniņiem, cilvēka skaistuma ideālu šajos, būtībā antīko filozofu tērpos, ieģērbtos apustuļos, kur pirms mācītāja galvas ir svētā gara baloža simbols, jo mācītājs runā svētā gara vārdiem. Pavisam netālu no Kuldīgas Svētās Katrīnas baznīcas atrodas Svētās Annas dievnams. Kuldīgas Svētās Annas baznīca pārsteidz ar savu cēlumu un majestātiskumu. Tas ir jaunākais pilsētas dievnams, kas celts par iedzīvotāju ziedojumiem. Jā, tas ir tāds interesants laiks Latvijas vēsturē, 19. gadsimta vidus, jaunatvieši. Un ap 1866. gadu latviešu draudze lemj par to, ka viņi grib savu dievnamu. Un no tā gada arī
tad ir sākti vākt ziedojumi, un 1899. gadā, vairāk nekā 30 gadus ziedojumi tiek vākti, ir iestādīts pirmais pamatakmens 1899. gadā, un 1904. gadā baznīca tiek atvērta, un pirmais dievkalpojums notiek 31. oktobrī. Es viņu saucu par tādu latviešu tautas pieminekli. Ja, un tad šī draudze, šī baznīca, viņa ir tāda, es teiktu, tāda nacionāla noskaņota, tādā pozitīvajā nacionālismā noskaņota vieta, kurā cilvēki apzinās sevi un savas vērtības un savas saknes. Jā. Varētu teikt, ka visi latvieši, kas dzīvoja Kuldīgā un ap Kuldīgu, redzēja šo dievnamu kā tādu savu izpausmes vietu un veidu, un tajā sabiedrībā, kas dominē pilsētā. Ja, tad, principā tas ir tāds, sava veida tāda manifestācija. Mēs esam latvieši. Kuldīgas Svētās Annas baznīcas iekārtojums saglabājis savu autentiskumu un iezīmējis ar vairākiem nozīmīgiem vēstures elementiem. Viens no izcilākajiem ir 3 vitrāžu slogi altāra telpā. Baznīcā no tādām sakrālām lietām, kuras var tiešām saukt par sakrālām, ir Kristām trauks, kas ir nācis no tā laika, kad latviešu draudze vēl bija Svētās Katrīnas baznīcā. Un tas ir tāda sena kopija no vecā Kristām trauka, kurā bija kristīts hercogs Jēkabs. Bet tas, kas ir baznīcā, manuprāt, tāds unikāls Latvijai un, es teikšu, latviešiem mums. Šī ir baznīca, kurā atrodas Latvijas valsts prezidenta krēsls. Ārpus pilsētas tad vienīgā vieta. Ja, un tas ir tapis šeit 39. gadā, pagājušā gadsimta 39. gadā, pateicoties tam, ka Kārlis Ulmanis bija dāvinājis šeit centrālo vitrāžu baznīcā. Un, tur vienu bija apriņķis, un otru bija dāvinājis Kuldīgas pilsēta. Un vēl viena unikāla lieta, manuprāt, ka tā ir visā pasaulē, tāda vienīgā kristīgās baznīcās, kur valsts simbols ir virs Kristus. Bet tas nav ar tādu domu, kā paaugstināties vai pazemināt kādu, bet šai gadījumā, tas, kā jau minēju, šī nacionālā esība, klātesamība, viņa šeit baznīcā ir. Un tas ir Latvijas valsts ģerbonis, kas arī šeit ir ielikts no 1939. gada 16. septembra. Šodien Svētās Annas baznīcā draudze ir vienota, turpinot sargāt Latvijas vērtības un stiprinot nacionālo identitāti arī jaunajā paaudzē. Kaut kāda tāda sajūta, ka viss būs labi. Un tā darbošanās arī zemesardzē un zemesargu klātesība šeit notikumos, kas ir Annas baznīcā, ko mēs šeit arī svinam, gan bataljoni, gan brigādes kontekstā. Jā, mēs turamies veseli un dodam virsū. Kuldīgas Svētās Annas baznīca glabā latviešu garu, mūsu ticību, spēku un spēju pastāvēt cauri laikam. Un Kuldīga pati ir kā dārgakmens Latvijas vainagā, kas ar savu neatkārtojamo šarmu un saglabāto vēsturisko vidi mirdz pasaules kultūras debesīs. Mirdz kā apliecinājums tam, ka mūsu stāsts ir ne tikai svarīgs, bet arī skaists.